Nu, sveiki, klausītāji! Šīs ir vienas no pirmajām manām sarunām Global Latvian podcasts latviešiem pasaulē. Jā, un šodien man sarunā ciemos ir Mārtiņš. Sveiks, Mārtiņ! Čau, čau! Un es mazliet no savas puses tādu introductionu, cik nu es varu iepazīstināt ar tevi, jo patiesībā es tā domāju, tā kā tu sarunas ievadā teici, ka mēs joprojām atrodamies uz tā prāmja, kas brauc uz Stokholmu, un mēs braucam šajā fantastiskajā jauniešu projektā, vienkārši bez bēdu dzīvot nedēļu, manuprāt, 4 zvaigžņu viesnīcā. Tā, ka tas tiešām bija diezgan splendid tam laikam, jo mēs reāli bijām tīņi. Mēs nonākam Stokholmas centrā. Pašā tajā main square, kas tur viņiem ir. Jā, un zini kā, es nezinu, piemēram, tu ar to projektu organizāciju, tu biji diezgan saistīts. Es vispār neatceros, kā es tur nonācu, ja godīgi. Pilnīgi nav, es neatceros, jo es baigi nebiju iesaistīta tajā visā. Un es vienkārši kaut kādā, man tāda bieži dzīvē ir gadījies, ka vienā sapenēs aizbrauc kaut kur projām. Tad šis bija apmēram tāds, tikai, protams, es biju vairāk sagatavots šim, bet amazing kontakti tur ir. Mēs neesam. Es nezinu, vairāk kā 11 gadus, man liekas, es tev ik pa laikam Instagramā redzu, tu iepausti to kaut ko, es skatos, ka tev, man liekas, tik interesanta dzīve, es zinu, ka tu dzīvo Anglijā. Jā, tas mans stereotips par tevi, ko es esmu redzējis, ka tu dzīvo Anglijā, tev viss iet baigi labi. Jā. Tu, man liekas, esi bijis tajā rādio kaut kur, vai ne? Tu strādāji pat, man liekas, vadīji kaut kādu rādio vai kaut kas bija. Jā, universitātes laikā es vadīju vairākus radiošovus Lesterā, Anglijā, un bija mums diezgan forši. Es vadīju tieši to šovu. Es vadīju 2 šovus, vienu no rīta, no 6 līdz 8, vai no 7 līdz 9, apmēram tā. Tā kā brokastu šovu, breakfast šovu, un tad man bija mīļākais šovs, man bija afternoon show, kad cilvēki brauc mājās no darba, un tad mēs tur visādus features un jokus un visu kaut ko darījām radiostacijā, un jā, man patīk tādas mēdīja lietas arī. Tu man arī asociējies ar tādu ritīgi, sabiedrisku cilvēku, un tas laiks arī mums Stokholmā, cik mums bija dots, bija ritīgi fun, un es tikko esmu atgriezusies no Turcijas arī. Laba viesnīca, jā. Un vienkārši man bija tā sajūta, ka dieniņās pēdējo reizi tiešām tik brīvi arī jutos toreiz, kad es biju tajā Stokholmas viesnīcā, jā. Un īstenībā pirms 2 gadiem es tieši biju Stokholmā, un es gāju garām tai viesnīcai, visai tai centrālajai stacijai, un es pilnībā atceros, tas ir soliņš, kur mēs sēdējām. Te ir tā viesnīca, ka gribētos ieiet un atkal sajust to sajūtu, kā bija toreiz, jo mēs tiešām bijām jauni un pilnībā brīvi. Jā, es to atceros tā tiešām foršām sajūtām, bet jā, Mārtiņ, es gribu tev pajautāt, kā tu sevi atceries, kā bērnībā, piemēram, tu skatījies uz pasauli, kā tu redzēji, piemēram, tu dzīvoji Latvijā, ne bērnībā? Pastāst, kā tu skatījies uz pasauli, kā tev likās pasauli vai iespēja kaut kur aizbraukt? Tas ir ļoti interesants jautājums. Es neteiktu, ka man ģimenē bija tā, ka mums bija pietiekami daudz līdzekļu, lai mēs varētu kaut kur baigi ceļot un tā. Un es centos atrast veidus, kā to darīt. Un viens no tiem veidiem bija šādi tipi tie jau tajā laikā Latvijā. Es sāku ar viņiem nodarboties 17, apmēram 17 gadu vecumā. Tad vēl es biju vidusskolā Rīgā, dzīvoju Rīgā kopš apmēram 4 gadu vecuma, pārvācos uz Rīgu no Valmieras, kuru man vēl radīja. Tā man vairāk vai mazāk nebija tā nekas saistīts ar baigo ceļošanu un tripiem un ārzemēm, līdz ko man tētis sāka strādāt ārzemēs. Un tajā laikā bija tas baigais bums, kad sākās parādīties pēc tā 2012. 13. gada diezgan lielos kvantumos, daudz jau sāka braukt uz tām īrijām un uz tām Anglijām. Un man tās tā kā pirmais brauciens 15 gados bija uz Angliju ciemos pie tēta. Un tad es sāku saprast, ka man kaut kāds klikšķis galvā notika. Un es sāku redzēt, ka ir priecīgi cilvēki, ir visādi cilvēki ārpus. Un es sāku domāt, ka ārpus mūsu mazās 2 miljonu valsts, tajā laikā 2 miljonu, nu jau ir mazāk bišķiņi. Visi jau ir kaut kur ciemos uz citām valstīm. Bija tā, ka likās, there is a world outside. Ka kaut kur vēl kaut kas var cits būt.
līdz tam brīdim es vispār nejūtos, kad es tā varētu spēt dzīvot ārzemēs un ceļot un tā, bet tad es sāku iesaistīties tajos jauniešu. Es sāku nodarboties IMCA, kas bija latviešu versija YMCA. Tas ir starptautiska volunteer organizācija. Katrā valstī viņi nodarbojas ar citāda veida volunteering. Šeit Anglijā viņi ir vairāk tā kā atbalsta jauniešus, kuri nāk no tādām grūtām ģimenēm, viņi tā kā grib uzsākt savu dzīvi, viņi tā kā nodrošina viņus ar naktsmītnēm. Tāda tipa Latvijā mums tas bija tikai vienkārši tā kā neformālā izglītība starp jauniešiem. Viņi nodarbojās tur ar to. Tad mans pirmais trips ar viņiem bija uz Poliju, tā kā atcita vispār visu to interesi nenormālu vaļā vēl, jo es pavadīju nedēļu kopā ar cilvēkiem no Grieķijas, no Somijas, no Polijas, no Lietuvas. Un veselu nedēļu mēs tā kā komunicējām un veidojām visādus maziņus projektiņus un aktivitātes. Un, tas bija viss saistībā kā nacionālās multenes, kuras mums Latvijā, protams, ir diezgan daudz un dažādas. Un, tā kā iesaista tā kā parāda cilvēkiem to kultūrālo vidi, kāda ir mūsu attiecīgajās tā projekta tēma. Un tad jau parādījās Rīgas jauniešu centrs Kaņieris, kura vadītāja Roberta Vītola tajā laikā bija nākusi no manas tās jauniešu grupas IMCAS, un tad es tā kaut kā ar to Robertu visu tur tajā sasaistījos iekšā, un biju viens no pašiem pirmajiem, kas tā kā sāka veidot to jauniešu centru Kaņieris, kurš, ja nemaldos, Ķangaragā? Nē, jā, Ķangaragā. Aiz Maskavas Forštats, tur tālāk projām. Ja. Un es atceros tos laikus, kad mēs tur bīdījām visādas lietas. Vajadzēja mums tur krāsot sienas, plēst no tapetes, mums palīdzēja igauņu jaunieši un palīdzēja zviedru jaunieši. Tad tā kā man panesās tā visa tā starptautiskā komunikācija, angļu valodas pielietošana. Es starp citu gribēju tev prasīt, kur tu iemācījies angļu valodu, ja tu tik brīvi varēji, jo, piemēram, es atceros sevi kā jaunieti, man lielākā problēma bija tā, ka es īsti nerunāju angliski, man bija neērti runāt angliski. Nu tā, bet tev izklausās nebija tāda problēma. Man ar to bija tajā laikā viss ok. Tā, kā es līdz tam tiku, tā kā mēs pārvācāmies 4-5 gados no Valmieras, mana mamma izdomāja pieslēgt kabeli, televīzijas kabeli. Un tajā laikā, protams, bija Cartoon Network, un mēs ar brāli iemācījāmies angļu valodu reāli tekoši, pirms mēs sākām iet jau pamatskolā, jau kādos 6-7 gados, dēļ multenēm, angļu multenēm. Mēs jau varējām komunicēt angļu valodā. Mana mamma vispār nesaprata, kas notiek. Viņa nemaz negaidīja kaut ko. Viņa redzēja, par cik mēs runājam baigi labi angliski. Viņa neaizliedz mums tās multenes skatīties vājprāts katru dienu pēc skolas. Jā, bija tur Samurajs Džeks, Dekstera laboratorija, visas klasikas, Edede Nedī. Un viņa arī to laikam redzēja, tāpēc, ka mēs bijām Rīgā, liela pilsēta. Nebija īpaši daudz baigi bērnu apkārtējā mājā. Bija mums pazīstamie kaimiņi, 2 brāļi, kuri bija mammas bērnības draudzenē, un mēs tā arī ieradāmies tajā mājā. Un tie bija tā kā vienīgie draugi mums tajā laikā, un nekā cita īpaši nebija ko darīt. Tā mēs skatījāmies visas tās multenes, jā. Jā, un tas arī droši vien tev arī deva to, ka vēl tu varēji to visu praktizēt uzreiz pēc tam ar tiem citiem jauniešiem. Jā, ritīgi forši. Jā. Un pēc tās visas pieredzes braukājot uz Zviedriju caur Kaņieri un Igauniju, un es tā sapratu, ka es gribu to vēl bišķiņu vairāk. Un tad pabeidzas vidusskolu Latvijā 2011. 12. gadā. Pabeidzu vidusskolu, un tad es braucu uz Itāliju uz 9 mēnešiem brīvprātīgajā darbā. Iemācījos bišķiņu itāļu valodu, ļoti, ļoti tādā minimālā līmenī, bet es vienmēr saku, ka es māku 4 valodas, lai cilvēki domā, ka es esmu Bet nodzīvoju tur 9 mēnešus, un tad es sapratu, ka vajag kaut kā vēl to darīt. Tajā laikā, tas bija 2000,
2012. gadā es pārvācos uz Angliju. Tas bija no 2011. gadā beidzu vidusskolu, un starp 11 un 12 gadu dzīvoju Itālijā. Un no Itālijas es pārvācos uz Angliju, jo tajā laikā, kad es biju Itālijā, mani vecāki izdomāja fully emigrēt uz Angliju. Man pēkšņi vienkārši vienā dienā māma pazvanīja, mēs tagad esam visi Anglijā. Pirms tam bija tā kā tētis, tur strādāja un tā kā. Un tad viņi visi pārvācās tajā laikā, kad es biju Itālijā. Un tajā brīdī es tiku, protams, tas projekts ilga noteiktu laiku. Es neplānoju palikt Itālijā uz visu laiku. Vajadzēja kaut kā domāt par nākotni, ko es darīšu tālāk. Un tad es izdomāju, ka es pieteikšos Latvijas kultūras koledžā, kurā es tiku iekšā. Un es būtu gatavs iet nākošā gada septembrī, budžeta vietā, viss būtu ok, būtu sācis ietajās mācībās Latvijas kultūras koledžā. Stop. Man liekas, es tajā laikā arī iestājos koledžā. Mēs būtu kursabiedri bijuši. Iedomājies, palaidi garām opportunity. Bet, fine. Bet vienkārši tad es tā kā mēģinu izsakot visam līdzi. Tavi vecāki, es pārjautāšu, tātad tavi vecāki pārvācās uz Angliju, bet tu domā atgriezties Latvijā? Es domāju atgriezties Latvijā, jo mēs domājam, ka viss būs Latvijā. Un tad es jau biju pieteicies, es biju gribējis uztaisīt mammai baigo surprise, kad es tiku tālāk mācīties un tādā garā. Un viņa man pasaka, ka mēs esam pārvākušies visi uz Angliju. Tas notika vienlaicīgi, nevis, ka tu jau zināji. Un tad, es laikam saņēmu atbildi no tās koledžas kaut kad janvārī, ja es nemaldos, tajā laikā. Un viņi jau bija pārvākušies jau kaut kādā decembrī. Es jau biju tā, ka viņi jau bija jau tur. Es biju pie viņiem tajā brīdī aizbraucis uz Ziemassvētkiem un braucu atpakaļ. Un februāra beigās, marta sākumā es tā kā pabeidzu to projektu Itālijā. Vajadzēja man pārvākties ar lielu koferu un lielu sapni, ka es mācīšos tālāk. Un tad es nonācu Anglijā, pilsētā Southend-on-Sea, kas ir apmēram stundu no Londonas, jūras krastā. Sāku dzīvot tur ar visiem saviem radiem, mazā dzīvoklī. Bijām visi tā kā sēnes mucā, bet reņģis mucā, sītas mucās, vēl aizmirstu. Nē, mums bija bija ok. Un tad es iepazinos ar pirmajiem angļu draugiem. Vēl joprojām man backgroundā galvā bija, kad man vajag tālāk mācīties. Iepazinos ar pirmajiem angļu draugiem, viss bija forši. Un tad pēkšņi viņi izdomāja tā gada jūnijā pārvākties uz pavisam maziņu pilsētiņu, apmēram 20 kilometrus no Nottingamas, kuru sauc Mansfielda. Un viņi pārvācās uz Mansfieldu, tāpēc, ka viens no lielākajiem iemesliem bija tas, ka īre bija Londonas, viņa bija netālu no Londonas tā Southend, apmēram mazāk par stundu ar vilcienu, pat taisno varēja tikt līdz Londonai. No turienes viņi pārvācās, tāpēc, ka īres cenas bija nenormāls, mēs maksājām tajā laikā jau 800-900 mārciņas par 2 stāvu dzīvokli. Un tajā laikā jau tas bija tā diezgan expensive. Un tad mēs pārvācāmies te, un te arī kā nekā interesantā kārtā bija liela latviešu kopiena Mansfieldā. Diezgan daudz latviešu te ir. Un mamma jau zināja no sava iepriekšējā darba, kas viņai bija Latvijā. Viņa bija sapazinusies caur runāšanām vai kā ar vienu sievieti, Ilzi, kura tā kā jau dzīvoja te Mansfieldā, un viņa tā kā mums palīdzēja te tā kā iedzīvoties, tā kā, parādīt tās lietas, kuri, piemēram, tur nepieciešami ofisi un darba aģentūras un tādā garā. Un tad mēs pārvācāmies te, un viņa tā kā mammas bestīs. Visu laiku draudzējās un braukā visu kaut kur apkārt un tā. Tad mēs nodzīvojām, vēl joprojām dzīvojam te Mansfieldā. Pirmie 2 gadi man bija, ja kaut kas jāsāk darīt ar to izglītību. Es sāku iet te koledžās. Es biju tā kā uz bezdarbnieku pabalsta vienu periodu, un bezdarbnieku pabalsts man iedeva tulka kvalifikāciju. Es izgāju tulka kvalifikācijas, esmu tā kā reģistrēts tulks, es varu iet uz tiesām, policijām, slimnīcām un tādā garā domājams, ka būs baigi foršs atalgojums un tā. No kādām valodām? Latviešu un angļu
un tad es vēl varu kaut cik arī krieviski. Bet tā, kad es rakstīt man ir slikti krieviski, bet runāt ir kaut cik ok. Un pārsvarā, jā, latviešu, bet ar to tulkošanu ir tā, ka viņa ir uz tā kā uz izsaukumiem, un tas nav stabils darbs. Par viņu atmaksā diezgan labi, jā, tu var dabūt 30-40 mārciņas pa stundu tulkošanā, bet ja tu tikai kādas 5 vai 4 stundas nedēļā to dari, tu par to nevar dzīvot. Un tad es sāku tā kā strādāt klasiskos latviešu imigrantu darbus, fabrikās, noliktavās, mācījos vēl vidusskolas GCSE, kas ir tā kā nepieciešama priekš tālāk mācībām. 2013. gadā es izlēmu, ka es varu beidzot pieteikties universitātē, ka man ir viss, kas ir vajadzīgs. Tad tev viss izstāst, tad izklausās, ka tur ir pagājuši šausmīgi daudz gadi. Jā, bet tas viss ir reāli 2 gados. Jā. Ārprāt, cik intensīvi viss ir nenormāli. Bet es varu tev par tām fabrikām vēl pajautāt, jā, tiem droši, tradicionāliem darbiem. Es gribu pajautāt, kas tev bija tāda interesantākā kā pieredze, ko tu tur piedzīvoji, nu, tā kā, vai ko tu tieši tur darīji, vai tā bija, nu, tā kā, vai tu atceries, vai tev riebās ritīgi, šis saprats, man šis ir jābeidz. Kas tev ir tāds spilgtākais moments par to? Tajā laikā vistraumatiskākā pieredze man nāca no pašiem latviešiem un no pašiem imigrantiem. Daudzi cilvēki, es negribu stāstīt, kad visi ir, protams, tāda tikai, piemēram, pareizi ir teikt, kad latvietis var apēst latvieti bez sāls. Un viņi nebūs slinki to darīt, lai tikai viņiem būtu tā, kad viņi būtu. Un man bijušas tādas pieredzes, dažādās fabrikās strādā. Ja latvietis, piemēram, ir ticis kaut kādā supervisora amatā vai menedžera amatā, viņš pirksta gaisā tur notiek, un viņi skatās uz tevi kā zemāku cilvēku, un tas bija tā bišķi tā interesanti. Mēs tā kā no vienas valsts, tā kā varētu, varbūt, es nezinu, tur kaut kā palīdzēt vai ko, bet nē, viņiem patika būt priekšniekiem, viņiem patika būt supervisoriem, un ne visur tā bija, bet diezgan daudzās vietās tā ir latvieši, lietuvieši, poļi, viņiem tā patīk būt. Interesanti, jo es tagad padalīšos arī tieši svaigām sajūtām. Mēs bijām Turcijā pagājušā nedēļā, un tāpēc, cik mēs dzīvojam Vācijā, mēs braucam uz Turciju un mēs pēkšņi sadzirdam latviešu valodu Turcijā. Jā. Iet tur sievietes jau, viņas tur kaut ko tur latviski pasaka, un man iekšā tāds, ārprāts, latvieši. Tā, ka man gribās pieiet klāt, pateikt tur sveiki dāmas un tā, un beigās mans vīrs piegāja pie viņām un pateica šo te sveiki dāmas, tur labu apetīti, un beigās, tā kā mēs saprotam, ka tāds latvietis no Latvijas aizbraucis uz ārzemēm, viņš nav priecīgs satikt latvieti, tā, ka vispār neilgojās, un tanī brīdī bija tāds ārprāts, jā, bet tā ir, jo tad, kad es laikam dzīvoju Latvijā, man arī bija tāds, tā kā es aizbraucu uz ārzemēm un satieku citu latvietu, man ir tāds, ne jau es atbraucu, bet jā, man bija tāda realitāte, ja, ka tas latvietis nav priecīgs otru latvietis. Diemžēl vai nebūs tā, ka sēžam pie viena galda. Jā, uzreiz, jā. Jā, nav tā. Jā. Nē, bet Latvijā ir savādāk. Latvijā, piemēram, kaut vai, ja tu paskaties uz to visu, piemēram, Jāņu kultūru, ja? Latvijā ja cilvēkam ir kāda sēta vai lauki, tu pie viņa brauc ciemos, bet tu vari paņemt kādu draugu līdzi, un tie cilvēki, kuriem ir tie lauki vai tā sēta, nekad īpaši tā neiebilst par to. Bet tā kā visus tā kā pie viena galda, es nezinu, tā īpaši baigi nav. Man ir, protams, te latviešu draugi, man ir, protams, ļoti tuvi draugi. Es vienai meitenei biju klātīm, kad viņa dzemdēja bērnu slimnīcā, un es viņai palīdzēju tulkot. Viņas boyfriends bija pie vienas rokas, es biju pie otras rokas, un tā mēs tur tikām cāli. Jo ārsti teica, kad jums jānāk līdzi, viņš ir nemierīgs, viņš vispār nevar muti atvērt vaļā, viņa var muti vaļā, viņa bļauj lietas, ko mēs nesaprotam, mums vajag kādu līdzi. Tas bija tajā laikā, kad es tieši mācījos vēl par tiem tulkiem. Bija interesanti, un kopš tā laika mēs tādi 3 inseparable. Es ar viņiem visus latviešu svētkus praktikā, un ar viņiem es pavadu visas bērnu dzimšanas dienas, es cenšos, cik vien var.
tad viņa paliek ļoti alkatīga un arī liek uz vārda dienām nākt, jo katram bērnam ir vārda diena, protams, viņiem ir 3 bērni kopā. Visas dzimšanas dienas, vārda dienas, Ziemassvētki, pēdējos pāris gadus nav sācis, bet lieldienas tikko, un visi, svētki parasti tiek svinēti kopā ar viņiem. Sintija ir fantastiska latviešu pavāra. Viņa tā, un tas ir viens no iemesliem. Ēst, gatavot, viņa ir, tas ir kaut kas vienreizējs. Un ar Rikārdu parunāt mierīgi, un man pietiek ar to latviskumu, ko es dabūju no viņiem. Man tā kā ļoti ar to pietiek. Latviešu ziņas paskatāmies, un tad mēs paskatāmies Saimnieks meklē sievu šatadu, un tas nozīmē, ka, es dzirdu to, ka reāli, kad jūs, uzturat to tradīciju, tie paši svētki. Protams, un jo manā ģimenē arī aug bērni, man brālim ir 2 meitas, tikko jaunākā piedzima decembrī, Daisy Maeve, pirmais fully British and English person, child mūsu ģimenē, un otra Amēlija Tīna, no iepriekšējām attiecībām abi vecāki ir latvieši. Viņa abi vecāki ir latvieši. Latviski viņa īpaši tā kā nemāku runāt, viņa runā angliski, bet, kad mana mamma iebļaujās latviski, viņa saprot, ka kaut kas ir noticis, kad vajag vai nu nomierināties, vai iet pie Omes. Ome viņa sauc pa Omi. Tā kā mēs parasti to visu daram, Ome ir Ome, un Opis ir Opis, un tas tā interesanti izklausās, ka bērns, viņa saprot, ka tā ir vecmāma un vecstāvs, bet tas, ka viņi nerunā latviski un izmanto latviešu vārdus tādām divām lietām, tas arī tā jauki dzirdēt. Un otra mana brāļa meita ir no angļu meitene, un viņa jau būs ar visu Anglijas pilsonību un ar visu angļu pasi, bet Amēlijai, par cik viņa ir piedzimusi te, dēļ tā, kad viņas abi vecāki tajā laikā nebija pilnus 5 gadus dzīvojuši Anglijā, viņai tā kā vēl joprojām ir, ne jau vēl joprojām, bet viņai pienākās tikai latviešu pase. Mums tā interesants notiekās. Un, bet kulturāliski uzturam, cik mēs varam. Mums te ir diezgan daudz latviešu veikalu, kuros mēs varam atrast, ja kārojās kaut ko, vairāk jau no tādām tā kā lietām, kas nav tā kā svaigas, bet, kas ir tā kā vai sālītas vai marinētas gaļas veidos. Jums var dabūt kārumsieriņus? Jā. Diezgan, interesanti, tāpēc, kad viņus parasti pārvedā saldētus. Un viņi ir saldēti, un tad mēs ieliekam leduskapī, un tad nākamajā dienā jau varētu. Kāpēc tev ir svarīgi, piemēram, vai jūsu tai grupai draugi ir svarīgi? Tas, negluži es nedomāju, ka jūs tur latviešu tradīcijās, kā klasiski tradīcijās, bet tomēr tie ēdieni, tā kopā sanākšana, tas kaut kāds tas latviskums, kāpēc jums tas ir svarīgi? Vai tev, piemēram, kas Es uzskatu, ka man kā imigrantam, man liekas, ka man patīk atcerēties tos jaukos brīžus, kādi ir bijuši, Latvijā un tā, un vienmēr, vairāk vai mazāk, tie ir bijuši svētkos. Un svētkos ir bijis tā, kad bijuši cilvēki pie galda, visi, kurus vai vairāk tu mazāk pazīsti, ir atraduši laiku, kad piesēsties pie galda, un tad ir tie ēdieni, un man specifiski ēdieni atsauc atmiņā specifiskus notikumus. Vistas girusi bijis Ziemassvētkos šatad uz galda tā kā snaks, kamēr pieaugušie iedzer vai tur ied kaut ko citu un tā. Vai arī sašliks. Sintijai Rihards, ap citu, baigi patīk, kad līdz ko silts laiks ārā, viņiem baigi patīk cepināt. Un sašliks man vienmēr asociējās ar vasaru Latvijā. Un Ziemassvētkos, mēs taisam rosoļus un visas pārējās lietas. Ēdienas man vienmēr ir teiciens, ēdienas, man vienmēr asociējās ar to, no kā sākās kultūra manā uztverē. Ir tāds teiciens, kad kultūra sākas no galda vai pie galda, vai, kā tu to interpretē. Un ja tu paskaties tajā vēl dziļāk iekšā, sastāvdaļas, kādas ir iekšā, piemēram, rosolā tie kartupeļi. Latvijā kartupeļi asociējas ar
daudz dažādām lietām. Talka, piemēram, lauki, dārzi. Un man patīk redzēt, viss šitas kotletes pēc tam. Viss sašliki, Jāņi, automātiski, kaut kur pie upes vai pie ezera kaut kādi, vai ne? Vai arī kaut vai lauku sētā pie kāda ciemos. Un man patīk tās sastāvdaļas tā kā asociēt ar visām tām atmiņām, ir bijušas Latvijā. Sieras salāti no Valmieras, born and raised. Un, tu jau nepazaudē to Latviju. Varbūt tā bišķi, ka var teikt, ka Latvija nedaudz pazaudē tevi, bet tu jau to Latviju nekad nepazaudē, kad tu esi ārzemēs. Tu atceries to, kā bija, tu atceries to, kā ir, visi tie ēdieni, visas tās atmiņas un tādā garā, un protams, tu centies arī to tā kā turpināt uzturēt te. Piemēram, Sintijai ir 3 bērni, visi runā tekoši angļu valodā, bet mājās mēs runājam viņiem latviski. Viņi varat droši atbildēt jebkurā valodā, kā viņi vēlās, neviens viņiem neko, bet runājam ar viņiem latviski un viņi saprot. Un, jā, ir ok. Man liekas, ka ja ir iespēja tur dabūt tos pārtikas produktus un tās sastāvdaļas un tā, tad jau īpaši tas, kur tu dzīvo, man tā baigi neuztrauc. Interesanti, ka par to latviešu, par tiem bērniem latviešu, mēs ar tevi varētu runāt par daudz ko, un cik interesanti mūsu saruna ir aizgājis arī līdz šim, bet, piemēram, par tiem bērniem runājot arī, tā kā man ir svarīgi, lai maniem bērniem būtu latviešu valoda, jo mums ir vecvecāki Latvijā, ģimene vēl Latvijā, un es gribu, lai viņiem tā latviešu valoda ir, un kaut kādā ziņā es gribu arī, lai viņiem būtu kaut daļai tāda mana bērnības pieredze, kuras īsti nevar dot, par to sašliku pie upes vai uz Jāņiem mēs braucam uz Latviju, bet tāds, ka gribās iedot to, lai ir tā latviešu valoda, lai tad, kad viņi aizbrauc uz Latviju, viņi jūtās kā piederīgi tai vietai, kaut gan es nezinu, vai tas ir iespējams, un tad tu saki, ka Sintijai arī, ka jūs runājat latviski, tad tas arī ir svarīgi, kad ir tā latviešu valoda kā vērtība, kā valoda, vai ne? Jā, un mana mamma ar manu vecāko brāļa meitu cenšas runāt latviski, kad viņa var, un viņa pāris vārdus tā saprot. Viņai arī tai mazajai sirsniņai tas dzīves ritms arī bijis tāds baigi sarežģīts, jo tur ir bijušas vairākas valodas iesaistītas, kad viņa sāka augt. Attiecības ar manu brāli un viņas mammu izbeidzās, kad viņa bija ļoti, ļoti, ļoti maziņa, un pēc tam viņas mamma sapazinās ar lietuviešu vīrieti, ar kuru kopā dzīvo, un tad iesaistījās kaut kā lietuviešu valoda, krievu valoda, un viņa sāka viņa tā piesaistījās pie vienas valodas diezgan pavēlu, un sāka runāt angliski, tekoši no kādu 3-4 gadu vecuma, un pie tās valodas viņa arī palika. Jo es esmu pazīstama arī ar ģimenēm, kurās īsti nav noteikts tā, ka, piemēram, kad ir tā latviešu valoda, kad, netiek, kad nav tik svarīgi to uzturēt, kad svarīgāk varbūt ir, tā mītnes zemes valoda, bet tas noteikti attiecīgi kā kurā ģimenē. Bet vēl, par to, man ļoti patīk, kā tu aprakstīji to visu par to ēdienu un tām asociācijām, kas mums nāk, un man ir tā sajūta, ka dzīvojot ārzemēs, es kaut kā to Latviju ritīgi romantizēju. Un man liekas, ka tā kā ārprāts, liekas, ka tur jau, tāpēc man ir tāds šobrīd pēc šiem 5 gadiem tāds, ka man vēl atpakaļ, jo man liekas, ka tur būs tā laimīgā zeme beigās, kā sprīdīts, kurš atgriezīsies, un tieši iepriekšējā sarunā man bija saruna par to, ka, patiesībā tā laime ir jāmeklē iekšā. Bet, es kaut kā, neapzināti dzīvot, jo domā, ka es aizbraukšu atpakaļ, tur viss man būs, jo tad, kad mēs braucam ciemos, vienmēr ir svētki. Visi mūs sagaida, uzņem, mēs esam ciemos, un man ir tā sajūta, ka tad, kad mēs tur būsim, tad tā būs visu laiku, vai ne? Dzīve būs svētki. Bet to es nezinu, varbūt arī būtu, varbūt ne. Bet tavā gadījumā tev ir bijis tā pieredze, ka tu mēģini tā kā atgriezties atpakaļ Latvijā. Jā, tu varbūt arī pastāstīt par to, ka tu esi dzīvojis ārzemēs, un tu domā, ka tagad tu gribi atgriezties, un kāpēc tu gribi varbūt arī pastāstīt? Pat laban man nav vispār nekādu vēlmi atgriezties Latvijā, bet, kad es pabeidzu šeit universitāti, fast forward
tos 2 gadus uz priekšu. Izmācījos starptautiskās attiecības maģistratūru starptautiskās attiecības man bija bakalaurs, un maģistratūra man bija diplomātijā un pasaules kārtībā. Un es izdomāju, ka ar tāda veida izglītību, es varētu tā kā atgriezties Latvijā. Es tieši pabeidzu maģistru 2018. gadā. Tā gada beigā pārvācos atpakaļ no savas universitātes pilsētas pie vecākiem, un te sāku domāt, ko darīt tālāk. Un es domāju, ka es varētu pārvākties uz Latviju un censties tā kā tikt iekšā politikā, valdībā vai kaut kā tā, jo man ļoti interesē politika, man ļoti interesē starptautiskās attiecības. Es par to varētu diskutēt ilgi un mūžīgi un dikti un intensīvi un visi pārējie. Un jā, pārvācos uz Valmieru no sākuma, jo tajā laikā mums Valmierā, man Valmierā vēl joprojām ir ome, ir onkulis, ir tante un māsītes dzīvoja tajā laikā. Un tā bija tā kā pirmā vieta, kur es varētu pārvākties atpakaļ, jo bija kaut kur kontakti, pie kā es varētu palikt. Un es paliku pie omes dzīvoklī, kurā es uzaugu, kad es vēl joprojām dzīvoju Valmierā. Mums vēl joprojām tas dzīvoklis tur ir. Sāku meklēt darbus. Visur, kur. Negribēju, protams, strādāt Maksimā vai Rīmī vai kur pa pārdevēju vai kaut ko tādu, jo es uzskatīju, ka ar augstāko izglītību cilvēks tomēr var kaut ko mēģināt vairāk darīt. Pieteicos Latvijas aizsardzības ministrijā strādāt. Un tad es tā iedomājos, ka varbūt man varētu tomēr te paveikties, ka būs ok. Pārvācos uz Rīgu no Omes un dzīvoju bišķiņi tajā pat Ķengaragā, ko es iepriekš minēju. Tur tajā laikā sāka celt to milzīgo Akropoles shopping centru, laikam, cik es saprotu, un mans dzīvoklis bija tieši tur, kur ir tramvaja sliedes, un iet tas tilts pāri tām tramvaja sliedēm, tas lielais tilts, kas tur ir. Un man kaut kādā vecā policijas mājā, nezinu, vai tur vēl tas dzīvokļu nams ir, bet, tur es tā kā mitinājos, un pieteicos, aizgāju, intervija bija veiksmīga. Nevis intervija bija veiksmīga, bet pieteikums bija veiksmīgs, tik līdz intervijai. Un intervijā... Varbūt intervija arī bija veiksmīga beigās. Tik līdz intervijai. Un es tā jutos, ka, laikam es tā kā esmu novērtēts, ka esmu tā kā, konkurēts. Man ir tā kā, ko piedāvāt un ko tā. Darba tā kā... sludinājumā bija teicis, ka es būšu tā kā asistents, tā kā administrators, tā kaut kā. Likās viss ok. Un intervijas panelis bija laikam 3 vai 4 cilvēki man priekšā, un viņi uzdeva visādus jautājumus pa Latviju, pa Latvijas kārtību un likumiem, visādām tādām lietām, tā kā, kuras varētu uzdot stājoties iekšā tā kā Latvijas kaut kādā politiskā organizācijā. Nopietni jautājumi, jā. Nebija tā kā jautājumi pa tavu personīgo izglītību vai tā, bija vairāk tā kā, pa tām latviskajām lietām. Intervija beidzās, un tad viņi man tā teica, jūs tā kā vairāk, man liekas, ka spējīgāk pierādīt, nevis pierādīt savus talantus, bet tā kā sevi parādītu vairāk ar tā kā Anglijas politiku, un es ceru, ka jūs saprotat, kad šī asistenta pienākumi vairāk vai mazāk, ka jūs pieliksiet puķis pie pieminekļiem vai cilvēkiem pienesīsiet kafijas. Un tajā brīdī es tā kā sāku domāt, kā cilvēkam ar 2 augstākajām izglītībām cauri visiem CV, visām statementu rakstīšanām un visam vajag augstāko izglītību, lai pienestu kafijas, kārtotu tur sanāksmi telpas un tādā garā. Esmu gatavs tā kā, kaut ko darīt, kaut ko pierādīt, kaut ko tā kā sev. Es esmu reemigrējis atpakaļ. Esmu gatavs būt tas success story, kā tajā laikā, kad daudz tā kā gribēju tā būt atpakaļ uz to Latviju. Man tā kā likās tā bišķiņ tā slap in the face. Es pabeidzu universitāti ārzemēs, un tajā laikā jau daudzi, kuri likās, pēc vidusskolas man bija pāris pazīstamie draugi, kuri pārvācās uz Angliju un mācījās universitātē Anglijā, un viss tas tika pozicionēts kā kaut kāds, es nezinu, augstākais tur luksus mācīties ārzemēs universitātei, tīpaši Anglijā.
piecēlos vienkārši un pateicu paldies, ok, un aizgāju projām. Un tajā laikā es kā savas ģimenes administrators, Oma man brauca uz Angliju, un es kaut kā netīšām, es vēl joprojām nezinu, kā tas notika, netīšām nopirku biļeti uz sava vārda, nevis uz Omas vārda. Un tad es zvanu šokā Omai, es nezinu, kas tagad būs, es tavu naudas iztērēju priekš biļetes, mans vārds tur ir, un protams, Oma zināja pa visu to interviju. Pensija, viss. Jā. Un es tā saku, ko mēs tagad darīsim? Un tā mana Oma tā arī teica, ka tas ir liktenis. Tā nevar tā vienkārši būt, ka tu tā paņēmi un uz savu vārdu uzliks, jo viņa vienmēr, viņa visu laiku ir teikusi, kad pēc tās intervijas, te laikam tā nav priekš tevis Latvija, nav tev gatava un tādā un šitādā garā, tev patīk cilvēki, tev patīk visādas ārzemes, viss kaut kas tāds, un viņa saka, ka tas ir tā kā likteņu pirksts, ka tu to biļeti nopirki sev, nevis nopirki man. Tā arī notika pēc pāris nedēļām, atteicu dzīvokli, atteicu visu Rīgā un ar to pašu vienu lielo koferi braucu atpakaļ uz Angliju ar vienu koferi un lielu sapni, ka būs tālāk. Un tad 2018. gada beigās es atgriezos atpakaļ Anglijā. Un tajā laikā, interesanti, es gribēju pateikt, ka es biju saistījies ar tiem cilvēkiem, kuri tā kā palīdz atgriezties tajā Latvijā. Es tā kā reemigrācija. Jā, es atradu kaut kādu tur numuru, tā kā viena sieviete man pazvanīja, un kopš tās reizes viņa paprasīja man dažādus jautājumus, un no tās reizes es vispār neko neesmu dzirdējis. Vispār, tā, ne ēpasti, nekas. Un es nezinu, vai tas viss projekts bija super jauns tajā laikā, tajā 2018. gadā, vai kā, bet vispār nekādu atbilžu, nekādu resursu man netika piedāvāts. Es biju domājis, ka man tā kā palīdzēs varbūt bišķiņ ar to darba meklēšanu un tādā garā tajos 2 mēnešos, kurus es biju Latvijā. Jā, es tieši gribēju prasīt, tad, kad tu atgriezies atpakaļ, vai tu pats uz savu galvu tur visu kārtoji, vai tev kāds palīdzēja? Viss bija no paša rokas, viss, ko es dabūju, bija gultas vieta pie Omas un palīdzība tur no onkuļa, no tantes, kaut kāda informācija un tādā garā. Māsīca vēl tajā laikā bija skolā, ko diži nevarēja palīdzēt. Un tas bija tā kā viss, ko es saņēmu tā pašam, jā, viss CV saites tika meklētas, viss darbiem LV, es atceros, bija tāda saite, un pats trakākais bija tas, ka Omai, protams, nebija internets. Nebija ne dators, nebija nekā, man vēl bija angļu telefons, un es visu to darīju caur savu mazo telefonu. Visu laiku maksāju Anglijā internetu nenormālās naudas, lai man būtu internets Latvijā tajā laikā, un jā, bija traki. Un tad, jā, pārvācos atpakaļ uz Angliju, un pieteicos vairākos darbos. Pirmais darbs, kur es dabūju, bija pubā, tepat Mansfieldā, un tas bija ļoti foršs darbs. Man baigi patika pubā, man patika. Es tieši biju aiz bāra letes un taisīju dzērienus, un bija tā runāt ar lokāliem cilvēkiem un vietējiem, un man bija ļoti patīkami. Un tajā pat laikā es arī pieteicos valsts ieņēmuma dienestā Anglijā. Jā. Tur es pieteicos, neko nesagaidīju atpakaļ, tikai teicu, ka man būs intervija janvārī. Tajā 2019. Un tad es jau sāku strādāt tajā pubā tajā laikā un aizbraucu uz interviju Nottingamā. Un nointervēja mani, viss ok. Un tad pēkšņi maijā, kad es jau esmu iestrādājies pubā, viss bija ok, viss bija forši, saņēmu atbildi, ka es tiku iekšā valsts ieņēmuma dienestā Anglijā. Tajā laikā es biju pašnodarbināto cilvēku nodokļu tā kā iekasētājs. Man nevajadzēja neko sliktu pāri darīt cilvēkiem. Es gribu to tā kā let it out in the open. Ja? Es tur nevienu nemeklēju, necentos atrast vai piedzīt naudu.
sistēma te ir diezgan normāla ar visiem tiem nodokļiem Anglijā. Protams, nevienam nepatīk viņus maksāt, bet, jāmaksā viņi ir. Un mums 2 reizes gadā bija tā, ka cilvēki zvanīja un vienkārši maksāja savas tās nodevas tie paši. Viņi tā kā ielika iekšā to savējo pašnodarbinātā nodokļa tā kā atskaiti, jā, un 2 reizes gadā viņi mums tā kā zvanīja un maksāja tos savus nodokļus paši tā brīvprātīgi. Un tad starplaikos cauri gadu starp mēs vienkārši tā kā uzturējām tos viņu kontus un palīdzējām ar maksājumiem un visādiem jautājumiem, un ja viņi nemaksā, tad mēs tur sūtījām vēstules ārā, kad ir pienācis laiks tos nodokļus samaksāt un tā. Un tur es noturējos 2 gadus tajā valsts ieņēmuma dienestā, tajā departamentā. Kāpēc tu saki noturējies? Tev tur bija tā kā kaut kādas grūtības? Vai? Grūtības nebija, bet tur bija tā, ka tur ļoti stingra vadība bija. Tev bija jāatskaitās pa savu laiku ļoti konkrēti. Jā. Tev ir tāda sistēma, kur tas departaments izmanto. Es nezinu, vai es drīkstu tik daudz teikt. Bet bija tā, ka mums bija jāatskaitās pa savu laiku visu laiku. Bija tā kā darba kodi, un bija jāatskaitās pa savu laiku visu laiku. Man patīk būt tādam tā kā, es varu visu darbu padarīt, bet man patīk to tā kā padarīt tā kā savā kontrolē. Es viņu vienmēr izdarīšu labi priekš jums, neuztraucies, viss būs ok, viss būs perfekti, viss būs prezentēts labi, bet nebaksiet mani visu laiku. Tev vienkārši personīgi tas likās stragls visu laiku. Jā, un tad es sāku pieteikties citos departamentos tajā pat ieņēmuma dienestā, un tagad es strādāju jau 6 gadus, tā kā nākamajā līmenī, tur tā kā pa līmeņiem. Tur vajag pieteikties paaugstinājumos. Tev neviens tur tā nedod paaugstinājumus pēc sarunas. Tur vajag tā kā pieteikties jaunā darbā bez mazliet. Tagad es strādāju Human Resources, cilvēku resursos, un es strādāju ar cilvēkiem, kuri saucās Specialist Contingent Labor, kas nozīmē tā kā speciālisti uz nenoteiktu laiku. Ieņēmuma dienestā. Un viņi ir 3, 4, 5 mēneši tā kā kontrakta cilvēki, kuriem ir tādas specifiskas prasmes, kuras mēs nevaram savā organizācijā atrast. Un tad mums tur ir grupa ar cilvēkiem, kas viņus tā kā meklē visur, un es esmu tā kā atbildīgs par to, ka viņi tiek reģistrēti iekšā tajā ieņēmuma dienesta sistēmā, tajā laikā, kamēr viņi ir ar mums, ko tur viņu e-pastus uzstājas un reģistrē, un ar viņu menedžeriem kontaktējos, un atbild uz jautājumiem, timesheetiem un holidayiem un visu kaut ko tādu. Un tā komanda, kas man ir ārprāts, Melanija, tu zināt, saistīts attiecībā ar to call center, tā kā visu sistēmu. Es jūtos tā kā pa mākoņiem. Es pieceļos no darba, es pieceļos no rīta, es izveļos no gultas, ieslēdzu datoru, viss tādi smaidīgi, nav jāatskaitās pa laiku, es zinu, kas man jādara, es ieslēdzu, vairāk vai mazāk mūsu darbs saistās ar e-pastiem un spreadsheetiem. Un es zinu, ka man spreadsheet ir jāapdeito, es apstos e-pastus, kādi ir e-pasti, es pielieku savu vārdu pie pirmiem 5, 6, 7 e-pastiem, un te visi zina, ka es ar tiem tikšu galā, un tā kā es pabeidzu tos, tad es daru to. Neviens man nesaka, ka tev tas ir jādara, tev tas ir jādara, tev tas ir jādara. Jā, mums menedžeri katru nedēļas sākumu piekdienās, Microsoft Teams, ir tāda fīša tā kā task planner. Un tad viņi mums iedod katru nedēļu dažādus taskus. Un visi tie taski ir vieni un tie paši, bet katru nedēļu tos dažus taskus dara citi cilvēki. Un mums nav jāuztraucās pa visiem 15 taskiem, bet mums ir tā kā atbildība uz 3, 4 taskiem katram cilvēkam. Visa tā sistēma ir vienkārši fantastiska. Cilvēki ir amazing. Es esmu ļoti tuvs ar daudziem kolēģiem, un es esmu iepazinies ar ļoti daudziem kolēģiem no pirmā departamenta, kuriem es vēl joprojām uzturu ļoti labas attiecības. Un es nezinu, vai tas man būtu bijis Latvijā. Es nezinu, tie cilvēki... Tu esi domājis? Tu esi par to domājis kādreiz, kā tas būtu, ja tas būtu Latvijā, vai tas būtu iespējams Latvijā? Ja man būtu tāds pats atalgojums, tādi paši jauki, atvērti, brīvdomājoši cilvēki, kas nav tā kā ieslīguši
joprojām nelielā PSRS, tad, jā, protams, Izvēlētos Latviju. Es varētu izvēlēties Latviju, jā, bet ir daudzas lietas Latvijā, kas tomēr man liekas, ka vēl nav savestas kārtībā, lai es tā kā justos brīvi un droši, un es varētu darīt lietas, kuras varētu darīt tur, tās, kā es varu darīt. Tagad, piemēram, kas tās ir, vai tu vari minēt, kas tās ir lietas? Es esmu LGBT pārstāvis, man ļoti liels tā kā uzsvars dzīvē ir būt tā kā atbalstam citiem cilvēkiem, kas ir no LGBTQ+ kopienas. Un es domāju, ka atbalsts tādiem cilvēkiem Latvijā tomēr nav tādā standartā, kāds viņš ir te. Vai citās Eiropas valstīs, kurās esmu bijis, kā piemēram Spānijā, fantastiski. Arī esmu bijis Berlīnē, Vācijā, vispār nekādu problēmu. Es varu ģērbties, kā es gribu te. Es saģērbies krāsainās drēbēs, un es tāds pats arī ieeju ofisā iekšā, un neviens neko nesaka, nevienam nav problēmas ar to. Tādas tā kā īsas tādas dzīves nianses, es, piemēram, un salīdz ar to, kā es ģērbjos. Pagājuši, kad es biju Latvijā uz vidusskolas tā kā salidojumu. Jā, un es ar sava klases biedra sievu, viņa mani aizved uz Rīgas centru, mēs vienkārši paklaiņojām pa Vecrīgu. Nu, tā kā little tourist moment pirms tā pasākuma, jo Jurģis bija darbā dienu, un mēs ar Megiju vienkārši paklaiņojām pa centru. Es biju saģērbies savos šajā oranžajā dungarees, es nezinu, kā latviski tās biks sauc ar tām lencēm. Jā, es nezinu arī kā latviski. Nu, visi mēs esam viņā staigājuši kādā momentā dzīves. Man bija tāds balta jaka, krāsaina, lielas, interesantas oranžas kurpes ar akcentiem. Es viņām skatos. Man dzīvojamā istabā vesels plauksts manām interesantām kurpēm. Un oranžu tādu košu cepuri. Un tie cilvēki uz maniem skatījās tā, ka viņi nevarēja saprast, kas reāli viņiem iet pretī. Vai tas ir kaut kāds, es nezinu, anime karakteri, vai tas ir kaut kāds, es nezinu. Pasākumu vadītājs. Jā, vai tu ej, jā, vai aktieris, vai kas, bet te visiem tā kā vairāk vai mazāk ir vienalga. Nevar būt tik daudz, kā piemēram Mansfildā, jo Mansfilda ir, pilsētā, kurā es dzīvoju, tagad viņi skaitās tāda maza mining town, kura tā kā tika izveidota tajos laikos, kad Anglijā bija ļoti populārs tās ogļu raktuves un visa tā feature. Un viņi ir tāda tā kā very working class, very tāda mazi, bet ne tik traki kā Latvijā. Jā, man tā kā nekādi aizspriedumi nav bijuši. Tā, es jau arī tur, es nezinu, neskraidu apkārt un rokās neturu to praida karogu vai kaut kā tādu. Es nezinu, man tas nav tā baigi ērti, bet, man patīk darīt tā, kā es gribu un kā es sevi pozicionēju, bet man nepatīk tajā pat laikā, kā cilvēki pret to visu skatās. Un jā, bija tādas vecākas tantes, un es tā skatījos uz maniem tā uz augšu, uz leju. Es neko neteicu, es negribēju tur sākt, es nezinu, culture war vai kaut ko tādu. Bet tu jūti to. Jā, skatienus vai to enerģiju vienkārši. Jā, un arī tas, kā tie cilvēki, tas bija ziemas laiks, tas bija marts, februāris, un jā, diezgan daudz cilvēku Latvijā ģērbjās ļoti pelēki, ļoti tādi ar melniem mēteļiem, pelēkām drēbēm, un man liekas, ka viņi nebija gatavi redzēt divmetrīgu puisi tādās krāsainās drēbēs, staigājot apkārt, un jā, bet krāsas jau ir visiem domātas, visiem jau patīk krāsas, un kāpēc, lai vīrietis nevarētu staigāt pa ielu krāsainās drēbēs, nevis tur, es nezinu, melnās džinsās un melnā jakā un mētelī. Jā, bet latviešiem jau arī patīk, viņiem jau patīk izskatīties tā zolīdi visu laiku un tā klasiski un tā, bet Jā, man liekas, ka tas ir arī par to, tā kā, ka kaut kādā brīdī ir tā sajūta vienkārši, ka tava tā brīvība par to, ko tu gribi vilkt, vai kā tu gribi izskatīties, vai kas tu gribi būt, ir tā kā neakceptēts. Tas, tā kā, un tu nevari vienkārši līdz galam būt brīvs, vai cik tu pārliecināts par to būtu, vai, nezinu, jā,
jebkurā gadījumā, nu jā, ka kaut vai tu esi pārliecināts, un it kā tev ir vienalga to citu cilvēku viedoklis, Jā, bet tu jūti to. Nu tā, vai ne? Tu nevari to tā pilnībā jā, izolēties. tu vienmēr ir tā, ka daudzi cilvēki uzskata, ka mana eksistence ir manas ideoloģijas uzspiešana uz citiem. Bet ja es, piemēram, paskatos uz tā kā, piemēram, heteroseksuāla tipa cilvēkiem. Es visu mūžu esmu dzīvojis heteroseksuālā vidē, un es vienmēr visu mūžu esmu ticis tā kā, es nesaku, ka tas ir piespiests vai kā, bet vienmēr viss, ko esmu savā dzīvē, līdz kaut kādu 27 gadu vecumam, līdz ko es iznācu no tā skapjārā, bija tā, ka viss man bija heteroseksuālā tā kā uztverē. Mācības, viss bija heteroseksuāli. Un es tā LGBTQ tipa cilvēks, es ar savu eksistenci nespēju vienkārši uzspiest kaut ko kādu tipu cilvēku. Tas nav fiziski un emocionāli tā kā iespējams, ja vien tu tiešām neizmanto vārdus, neizmanto teikumus, kad tu esi gejs, tev ir jābūt gejam un tā. Tu to, līdz tam, to nevar tā aprakstīt. Ja mana eksistence liekas tev aizskaroša, tad kā man tavējā eksistence visus tos 27 gadus nelikās aizskaroša? Ja es varu pieņemt tevi kā, tā es īsti arī nesaprotu tos visus haters vai kas, tā kā es nesaprotu to lielo, tādu tik lielo, nezinu, naidu citiem cilvēkiem. Man liekas, ka viņi paši pat nevar to paskaidrot, kāpēc, bet vienkārši viņi ir izauguši ar to domu, ka tas nav normāli, vai tas neskaitās, vai tas ir kaut kas ārpus. Tāpat arī skolā, piemēram, ja tu būtu uzvilcis kaut vai tu esi heteroseksuāls cilvēks, un tu uzvelc oranžās kurpes, tāpat tev pateiks, ka tu esi idiņš. Ja tu staigā klaunu kurpēs, tiklīdz ir kaut kas atšķirīgs, tad tu esi idiots. Tā ir sabiedrība kopumā. Un daudz, protams, izmanto to reliģiju arī no lielas puses, kā to, ka, es esmu kristietis un es to nepieņemu, bet ja Dievs visus ir radījis perfektus, tad runā ar to, ka esmu kā problēma ar Dievu, nevis ar to, ka es neesmu perfekts. Jo visās reliģijās un bībelēs ir teikts, ka Dievs pēc Dieva dizaina viss ir perfekti. Ja es esmu radīts un tu skaties pēc tās ideoloģijas, kāda ir bībelē, tad esmu tikpat perfekts kā tu. Tev nav jāmeklē problēmas. Manī meklē problēmas to, kas man radīja. Un, ja man radīja Dievs, ir tā interpretācija, kā mēs visi interpretējam, kā mums ir ērtāk. Jā. Ja tev vajag kaut ko tādus faktus, tu atradīsi, sagrozīs tā un tā. Jā. Bet tā laikam ir tiešām tāda, es to pat nevaru iedomāties, kā tas ir, kad tu aizbrauc uz to Latviju. Un, man bija arī jautājums tev, pēc tam tu vari atbildēt, cik procentuāli tu jūties latvietis un cik procentuāli tu jūties pasaules iedzīvotājs, bet ka tu, piemēram, asociē sevi ar latvieti, ar to, ka tu gribētu tur dzīvot, bet ka tu tur vienkārši, ka tevi bezmaz vai ēd ārā, par to, kas tu esi, un ka viņi nevar pieņemt to. Kaut gan tagad man liekas, ka viss mainās un nāk jaunā paudze un cilvēki atjaunojās, tie vecie, teiksim, nomirst, vecie uzskati nomirst, nāk jaunie, tas mainās, bet tas nāk lēnām. Un tāpatās, piemēram, LGBT tā kopiena, viņai vispār no 90. gadiem, man liekas, visam tā kā reāli tāds jaunietis 30 gadu vecumā. Bet tā kā, par ko mēs runājam, tas ir diezgan īsts laiks, un tas process nenotiek tik strauji, tas viss mainās lēnām. Un pareizi tu saki, jo piemēram, mana māsīca, viņa ir 10 gadus jaunāka par mani, un jau viņas paudzē jau visiem tas liekas reāli, kā pašsaprotami, neitrāli. Viss ir, reāli. Neviens nesaka, ka tu esi kaut kāds tāds. Viņa pat par to man neteica. Biju Valmierā tajā laikā, tieši, kad es dzīvoju. Bija pārvācies uz Latviju uz to momentu, un te mēs ar māsīcu un viņas draugu vienu gājām uz Valmieras centru, uz pāris dzērieniem, un vispār
puisis, heteroseksuāls puisis, viņai tas draugs bija, māsīca bija māsīca, un vispār, viņiem tas nekās. Un arī tagad, kad es tā kā atbraucu atpakaļ uz Latviju, tajā pagājušā gada februārī, martā, es arī biju tā interesants, protams, saģērbies, man bija tāds melns kombinzons, tādas baltas, platformīgas, tādas konvers kedas, balta tāda liela šalla, balta tāda jaka virsū, un viss, protams, saskanēja, viss bija matching, kā es to redzu, un jā, cilvēkiem bija interesanti uzdot jautājumus. Man nebija garlaicīgi. Man patīk, kad uzdod jautājumus. Un man patīk cilvēkiem tā kā pastāstīt, ka, tas nav nekas tāds ekstrēms. Jā, ka tu vari pastāstīt par to, kā tu uz to skaties. Un tas ir ļoti svarīgi par to runāt. Tā kā forši, ka tu arī to pastāsti tagad, varbūt kāds arī šo dzird un ir svarīgi to dzirdēt. Un arī man liekas tas, ka ļoti bieži sabiedrība mēs dzīvojam, es domāju par Latvijas sabiedrību, kā es atceros to, kad arī mēs dzīvojam tādā vidē, kad it kā mēs dzirdam, kad ir šie te geji, lesbietes, bet mēs nevienu it kā varbūt nepazīstam, varbūt kaut kur tālu, tad liekas ārpās šausmas, bet tad, kad tu uzzini, ka tev tur kaut kādā tuvākā draugu lokā kāds parādās, iznāk no skapja, kā tu teici, pirmīt, vai ka tur, piemēram, mana māma dalās, kā tur viņas kaut kādai attēlai paziņai, tagad tur, nezinu, dēls ir vai meit, tā, ka tas liekas, ka tu sajūti, ka tas ir tev tepat blakus, tad pēkšņi, teiksim, arī mana mamma uz to sāk skatīties tā, ka, ne līdz galam 100%, you're welcome, bet tā, ka iekļaujošāk, es teikšu tā, tā kā, ka saprot, ka tā var būt, bet tu neej ar tādu, tā kā, tas nav pareizi, vai tā, tā kā tu esi nepareizs, tā vairs nav. Tiklīdz tas ir tuvākā kontaktā kaut kur, tu sāc uzreiz tāds pielaidīgāks kļūt, un tā redz var būt. Un ir ļoti pareizi, kā tu saki, par tām mamām un tā. Un tajā pat laikā ir tām mamām arī, tiem LGBT cilvēkiem ir arī jābūt saprotošiem pret tām mamām un pret tiem vecākiem, jo daudzos gadījumos un ļoti bēdīgos gadījumos ir tā, kad vecāki jūtās vainīgi, kad viņi ir, tā kā kaut ko nepareizi darījuši, tajā audzināšanā, kad viņi ir tādi palikuši, vai, piemēram, tur, es nezinu, dēlam nav bijusi pietiekami liela tēva klātbūtne, un tēvs nav iesaistījies, tajā visā. Un tiem LGBT cilvēkiem ir jānonāk līdz tādam brīdim, kad viņiem ir jābūt arī pretīnākošiem pret tiem vecākiem, un jāsaka, ka tā nav viņu vaina, kad viņi ir kļuvuši tādi, kādi viņi ir, jo to nevar iemācīt. To nevar kā es teicu pirms tam, mani vecāki centās 27 gadus ar visām heteroseksuālajām audzināšanām un visiem bojevikiem bērnībā un visu ko. To nevar tā kaut kā vai izdzīt ārā. Tu vienkārši tāds esi, un tā, tas ir, kā es saku, tas ir it's by design. Dabā, ja tu paskaties dabā daudzās, ja ne pat visās dzīvnieku klasēs, homoseksualitāte ir tā kā eksistējoša lieta, bet vienīgā vieta, kur tā homofobija ir, tikai ir cilvēku tajā dzimumu. Tu pasties, ja tu, piemēram, ej pa ielu un divi puiši suņi skrien viens otram pretī un sāk spēlēties un tādā garā, un tas tā kā liekas tas tā liekas ok, bet līdz ko tas ir cilvēks, tad uzreiz ir tā kā, kāpēc? Tā kaut kā. Tas viss nav tā, nezinu, popkultūras tā kā atsauce. Kad es atklāju Britnijas Spears 2004. gadā, un ka, es esmu gejs un sākušu tur, es nezinu, krāsot
krāsot lūpas un nagus un tā. Tas noteikti nedefinē cilvēku kā personību. Tā kā vispār tas tā nav, un es arī gribētu uzsvērt to, ka tā kā tiešām, ka tas nedefinē to, kāds cilvēks tu esi. Bet tādi tie latvieši ir, un arī citās kultūrās, protams, saskarās ar šo, un ka nav, tā kā tas nav tikai par Latviju, kad latvieši nevar to pieņemt, bet tas ir pilnībā, jebkur mēs varam atrast šādas homofobas. Nu, un cik tad procentuāli tu tā kā vairāk sevi skaitītu pie latvietis tu esi? Ja tev prasa, where you from, piemēram, tev uz ielas prasa, no kurienes tu esi, ko tu atbildi? Es vienmēr saku originally from Latvia. Originally, but currently I'm in there, Mansfieldā, protams. Es uzskatu, ka es vēl joprojām, ka es varētu būt 50-50 īstenībā. Es varētu Bet tu esi bijis 100 Latvien. Pirmos divus, pirmos 20 mūža gadus, kurus es dzīvoju Latvijā, tā fully, viss bija latviešu kultūra, bet es teiktu, ka ja mēs skatāmies attiecībā tā kā pasaulīgs cilvēks, nevis tā kā, vai tu jūties anglis, vai kaut kā tā, es varētu teikt, ka esmu 60-70% tāds pasaulīgs cilvēks un 30-40 latvietis, varētu teikt. Dzīvē iekšā sirsniņā un tā, esmu 100% latvietis. Bet ko es gribu no pasaules, ko es gribu tā kā no apkārtējiem cilvēkiem, es nevaru teikt, ka es to varu dabūt tikai no 100% Latvijas vai 100% Anglijas vai 100%. Es nekad nespēju uztvert viena veida domāšanu. Man patīk analizēt, man patīk domāt, un daudzas lietas, kuras tā kā stimulē to manu domāšanu, nenāk tikai no Latvijas puses, lai gan ir daudzas lietas Latvijā, protams, man tepat pie sienas stāv vairāk latviešu raksti un visādas latviešu lietiņas un tādā garā, un es to neaizmirstu, tā mana kultūra tomēr ritējās manās dzīslās, un to es vienmēr popularizēju daudzi. Vakardienas īstenībā bija piemērs. Vakardienas mēs sēdējām, skatījāmies Britain's Got Talent pie draugiem, jo tagad ir live šovi un tā, un es tur sēžu, un tur bērns skrien apkārt, un man viena no manām draudzenēm sēž blakus, tad mēs māsa tur bija, mēs runājam, un es tā saku, mēs Austrum Eiropā, pēkšņi ne no kurienes. Es zinu, ka daudziem latviešiem Latvijā nepatīk teikt, ka viņi ir tā kā no Austrum Eiropas, ka tagad ir tas bums par to visu Ziemeļa Eiropu vai tā. Bet es tā kā no tā, es uzaugu Austrum Eiropā, es sapratu visu, ka Latvija ir Austrum Eiropā un tā, un es tā teicu, un tad tā man draudzene no universitātes, un tā saka, oh my God, es tā kā nezināju, ka tu esi no Austrum Eiropas, kā tu nekad to nebūtu bijis teicis. Un es tā sapratu, bet es tiešām tik daudz tā kā to pieminu, kas no Latvijas, tā nezinoši. Bet līdz tādiem momentiem tā kā ir. Es vienmēr saku, kad vienmēr vajag braukt uz Latviju, pastīties Latviju visiem draugiem. Es esmu vedis draugus uz Latviju uz Jāņiem. Viena meitene bijām Jāņos 2003. gadā vai 2004. gadā, īsti neatceros. Es viņu nevarēju noturēt. Mēs bijām Dzeguškalnā, un Dzeguškalnā bija tie Jāņi, Rīgas pilsētas Jāņi, un viņa sāka dejot, gāja iekšā visās dejās, visur es vienkārši sēdēju, netiku viņai līdzi, un viņa bija apsēsta ar visām tām latviešu tām tradīcijām. Protams, tās jau nav visas tradīcijas, kādas Jāņos ir, jo tas jau bija tikai tā kā koncerts, un visi tie ali un sieri un tie sašļi, tur bija. Bet viņiem patīk folkkultūra, un daudziem maniem apkārtējiem angļiem, viņiem ļoti patīk, kad es tā stāstu pa visiem tiem mūsu dieviem un visiem tiem rakstiem, un tām kultūras tradīcijām, un es nekad nebaidos to visu tā stāstīt. Man patīk stāstīt Latviju, jo man patīk, kad es esmu diezgan pārangļojies. Daudzi mani angļu draugi saka, ka ja viņi tā kā man ja viņi nezinātu, ka es esmu no Latvijas, un tā teikt, tu zini visu par Anglijas kultūru, vēsturi, visu, ko vien var zināt tā kā angļu cilvēks, bet man tik un tā, man patīk būt
tādam tā kā interesantam cilvēkam, bet man patīk stāstīt par tām kultūrām. Man patīk būt atšķirīgam, man patīk tā kā prezentēt kaut ko tādu, ko viņi nevar prezentēt. Saproti, kad viņiem viņi nevar pastāstīt to, ka viņi ir dzimuši citā valstī un kad viņi bijuši citā kultūrā. Diezgan daudz forši vakari ir bijuši stāstot pa Latviju un rādot visādas latviskas lietas. Un jā, viņiem diezgan patīk. Ļoti tāda folkultūra diezgan liela nav. Viņiem ir tā Stonehenge un viņiem ir tie Midsummer solstice, bet viņi to nepopularizē tik daudz kā mēs. Bet jā. Ir tā, ka... Ritīgi forši izklausās, ka tas tiešām tāds latvietis pasaulē, tā kā jā, kas tiešām iet un nekaunās un ir un stāst. Bet tas arī, tā ir tava izvēle, tas tev ir svarīgi, tu to esi atradis veidu, kā par to pastāstīt. Jā. Ne visiem latviešiem, kas aizbrauc un dzīvo ārzemēs, ka viņiem būs tā sajūta, ka viņi grib pastāstīt. Jā. Es vēl gribēju pieminēt, kad es rakstīju savu maģistratūru, es rakstīju maģistratūras diplomu darbu pa Baltijas ceļu. Un es rakstīju, tas diplomdarba tēma bija, kas liek cilvēkiem un kā cilvēki piedalās miermīlīgos protestos, lai tā kā parādītu to savējo vēlmi, ko viņi grib pierādīt. Un man universitāte, tā bija pirmā atzīme, kad es dabūju izcili pēc Anglijas universitātes standartiem. Cik viņi man iedeva? Man bija laikam 96% no 100%, kā viņi to visu vērtē. Mans kursa darba mentors, viņš teica, ka neviens nekad šajā universitātē nav rakstījis pa Baltijas ceļu un demonstrāciju to, kas bijis Baltijas ceļš Anglijā. Un es zināju, ka man patīk runāt pa Latviju, un es zināju, ka kaut ko vajadzēja un bija grūti rakstīt pa Baltijas ceļu Anglijas universitātē, kurā nav pieejami daudz materiālu. Protams, angļu valodā pa Baltijas ceļu man vajadzēja daudz tulkot un man vajadzēja... Tur noderēja tava tulka profesija. Jā, es intervēju cilvēkus Latvijā, ieliku Facebookā postu, lai cilvēki dalās un meklē cilvēkus, kurus intervēt priekš tā, kuri piedalījās Baltijas ceļā. Paldies Dievam, tas nebija tik sen. Tad, lai neatrastu cilvēkus. Un daudzi cilvēki, 500 cilvēki nošēroja to postu, un es dabūju apmēram 10 intervijas verbāls, arī tā kā ierakstot, un tā arī te no dažiem cilvēkiem Mansfildā. Un tas tā kā man tomēr arī liekas, ka, esot Anglijā, aizbraucis no tās savas valsts, es tomēr atrodu veidus, kā tikt viņai klātī. Un es tā kā nebaidos to latviskumu turpināt, cik vien es varu. Jo kā es pirms tam teicu, tu jau nepazaudē to Latviju, tā Latvija bišķi pazaudē tevi, tāpēc, ka tu jau aizbrauc projām un tu jau to Latviju ņem līdzi. Jā, sev. Bet es nezinu, katrā ierakstē pa kādai asarai. Bet tu teici, ka tev ir tie raksti pie sienas, un man arī, es esmu izveidojis tādu Latvijas stūrīti, kur man ir gan karogs, gan purvīša bildi, gleznas, gan Latvijas karte, gan Rīgas karte. Tā, ka tiešām ir Latvijas stūrīts, bet es zinu, ka Latvijā dzīvojot man kas tāds nebija. Man pat prātā nenāca tādu veidot. Tagad man vajag tā, lai bērni redz, kas tas ir, un kur var pastāstīt, vai ciemiņi atnāks ar this is my little Latvija, tā, ka tas stūrīts, ka, tā kā tur ir tas tāda goda vieta, teiksim tā. Bet tev liekas, ka tu Latvijā dzīvot, vai kad tu dzīvoji Latvijā, tev arī bija kaut kas tam līdzīgs, ka tu tā kaut ko tādu liki redzamā vietā, piemēram, vai saprotu, vai tu Latvijā dzīvojot arī liktu pie sienas šos te rakstus vai Mums Rīgā tajā dzīvoklī Agneskalnā, kad mēs dzīvojam, es tā īpaši neatceros, tik daudz bija, protams, pāris sveces un varbūt pāris tādi tā kā latviski trauciņi un tādā garā, bet tā, kad ieejot iekšā un tev priekšā ir, es nezinu, milda, tur stāv, ar bildi, sveic tev iekšā dzīvoklī, tā īpaši nebija. Man liekas, tāpēc, ka cilvēkiem patīk cilvēki ir paši sava komforta veidotāji, un cilvēkiem patīk drošības sajūta. Viņiem patīk tas, ka viņi var atrast lietas,
kas viņiem liek komfortabli justies jebkurā vai nu vietā, vai nu situācijā, vai pasaulē. Daudz cilvēki tā kā iedod savu enerģiju materiāliskā mazām lietām, kā piņķroķiem un tā, un tad viņi tā kā savā prātā uzskata, ka viņi to enerģiju tā kā dabū atpakaļ no tā visa. Un tas ir ļoti tā kā self-comforting un self-managing tāda lieta, kad, jā, es skatos, piemēram, tagad tur uz to zelti vai uz ko tur. Es īsti nevaru viņus nosaukt visus pēc vārda, bet es tā paskatos uz viņiem, un jā, viņi ir tā kā Omas sūtīti. Tur ir tā enerģija klātīm, tā nelielā Latvijas enerģija klātīm, viņi ir Latvijā taisīti. Man tepat ir tā Latvija, tepat dzīvoklī kaut kā vai iekšā. Cilvēki jau viņus uzskata par pašsaprotamiem, tā kā aksesuāriem. Es esmu izskaidros, ka viņi tur ir no Latvijas, un visi ir bijuši ok. Tikai tā man bišķi šat tad ir bail par to ugunszīmi, kas mums ir Latvijā. To vienreiz bija tā, ka universitātē man viņa bija tur arī piekārta, un tad mums tur bija bišķi jāizskaidro dažiem ebreju draugiem. Es vajadzēja man sūtīt tur Wikipēdijas artiklu, kad ir ok. Bet tā, jā, man patīk. Visvairāk man pietrūkst tas mākslinieciskums, kas ir Latvijā. Visur, kur tu ej, kaut kas ir no rokām taisīts, kaut kur ir kaut kādi raksti vai kaut kur ir kaut kādi tērpi un tādā garā. Es, ka tas netik daudz kā tie ēdieni, pēdējiem jau mēs runājām, kad tu tur pats vari redzēt visas tās vēsturiskās nianses tajos ēdienu taisīšanā un sastāvdaļās un tā, bet tā māksla un tas dabiskums, ka tu vari aizbraukt peldēties upē vai ezerā. Anglijā tā nedrīkst, tas ir aizliegts. Daudzi meklē tur wild swimming spots, tur, un tos var tikai tā kā caur cilvēku. Sarunāšana nekur neko to nepulverizē, bet ja kāds ir bijis kādā vietā, tad tikai tu to var uzzināt no tādiem cilvēkiem, un nav tādi, kas baigi to popularizē. Bet jā, ir tas mākslinieciskums, kas baigas, jo es arī mākslas skolā gāju 9 gadus. Pirms es aizgāju uz vidusskolu, un tā bija Oskara Kalpaka Rīgas tautas daļamata pamatskola, un tur bija baigi daudz visām. Tie 9 gadi tur bija baigi super Latvijiem. Tur viss bija ar visām latviešu kultūras tradīcijām, un 11. novembri, un visām svecītēm, un karavīri nāca ciemos, un viss kaut kas tur bija tā baigi very Latvijiem. Jā. Wow. Es tev pilnībā piekrītu par tiem dabu, tādu wild un par kultūru un par mākslu. Varbūt vienkārši arī es tā domāju par to, ka, es neteikšu, ka šeit nav kultūra vai māksla. Te arī ir, bet es varbūt to tā neizjūtu, kā to, kas ir Latvijā radīts no latviešu māksliniekiem, vai tā kā, kas ir iespaidošais, teiksim, no Latvijas dabas, varbūt to es kaut kā vairāk varu translēt un saprast, un tas liekas tuvāks, un tāds arī tā pati māla bļoda, ja to ir, veidojas kāds šeit, tas ir kaut kas citādāks nekā tas māls, kas, teiksim, Latvijā, vai tā enerģija varbūt arī, ko kaut kā var just, to savas identitātes, zemes enerģiju, kaut kādā veidā. Vai arī vienkārši man patīk visu romantizēt un visam piešķirt šīs kaut kādas lietas, bet jā, es tev piekrītu, ka tās ir arī tādas lietas, kas man pietrūkst, bet paldies tev, man jāsaka paldies tev par sarunu, jo tiešām laiks jau ir paskrējis, un es vienmēr mēģinu stundiņā iekļauties, es noteikti izskatīšu iespējas ar tevi sarunāties vēl kādā sarunā par visām tām tēmām. Mēs varam parunāt, kas ir par latvietību, par būšanu latvieti ārzemēs un tā. Bet paldies tev, ka tu pateici to frāzi, kad mēs jau Latviju nepazaudējam, ka mums sanāk, ka Latvija pazaudē mūs. Tas ir, tā ir. Ja, tā ir hashtag deep. Jā, hashtag deep. Un tā ir tāda lieta, ko es paņemu līdzi no šīs sarunas arī par to padomāt. Un īstenībā tas man ir tāds mierinājums, tāpēc, ka tā Latvija ir ar mani, kad es neesmu tā zaudētāja šajā gadījumā. Jo kaut kādā brīdī es sevi uzskatu par zaudētāju, jo es tagad esmu aizbraukus, un tur ir mana ģimene un draugi, un mani meži un jūra.
Un es esmu zaudētāja, bet nē, tas viss ir man. Un tā, jā, tu arī precīzi definēji to vidi, ja, ko mēs veidojam, kā drošību, lai mēs justos droši. Trauciņi, es tur pabeigšu. Visi bērni jau ir istabā, ja? Bet, jā, tā kā, jā, paldies, Mārtiņa. Varbūt tev vēl... Nē, īstenībā, man ir tev jālūdz, lai tu priekš manā Spotify playlista iedod kādu latviešu dziesmu sev, tuvu mīļu, patīkamu dziesmu, kas ir latviešu mākslinieka dziesmu, ko pievienot playlistam. Super. Surprise! Es tūlīt tieši savā Spotifyā. Tūlīt. Jā, es izdomāju, ka es uztaisīšu tādu globālu latviešu playlisti, kur ir latviešu mākslinieki. Nav obligāti latviešu valodā dziesmai jābūt, bet latviešu, jā? Tā kā izpildītāji. Jā, latviešu mākslinieki. Tūlīt. Man bija izslēgts ārā visus. Jo es kaut kādā ziņā gribu arī atklāt tādus māksliniekus, par ko es varbūt nezinu, bet citi klausās. Kas ir latviešu mākslinieki, jā? Jā, bet tu vari arī populāros teikt, pasties, kas tev ir pēdējais klausītākais, un tad Mārtiņam būs kauns atzīties, ka tur bija šis te... Lauris Reinis. Vermunds Rīsus. Nē, man ir Evija Vēbere un Aurora, tie ir tie izpildītāji, un tā dziesma ir Tālu aiz laika. Ok, kāpēc šī izvēle ir kāds... Tas viss albums... Ārpēc es būšu very bad Latvian, kas tagad teikšu, jā. Raiņa dzīvesbiedre, ne? Aspazija. No Aspazijas tekstiem veidots albums, un daudzi mākslinieki ierakstījuši dziesmas, un tādā garā, un tajās dziesmās lirika ir no Aspazijas tekstiem. Un šitā dziesma ir tāda forša, tāpēc, ka viņa ir tāda elektronika, man drausmīgi patīk elektroniskā mūzika, kas esmu apsēsts. Un jā, tā dziesma ir ļoti vibey, very vibey. Bet kāpēc bad Latvian? Kāpēc es aizmirsu Aspazijas vārdu. Paldies. Labi, ka tev izglābi, bet es arī varēju aizmirst. Es pat viņu mājās un biju uz ekskursiju. Kā var Aspazijas vārdu? Majoros. Jā. Kā var Aspazijas vārdu? Bad Latvian. Labi, tiksimies nākamajā. Paldies, jā, bija jautri. Jā, super.